Es esmu Valdemārs Puņģis, entomologs, tātad kukaiņu pētnieks, un mēs šeit Mazjumpravas muižā filmējam dažādus zālājus, lai salīdzinātu, kādi kukaiņi ir pļautā zālājā un kādi ir dabiskā pļavā. Un tev mēs uzreiz varējām secināt, ka dabiskajā pļavā kukaiņu daudzveidība ir daudzreiz lielāka. Es viņus sakartu, lai viņiem tā kā reibonis uznāk. Un lai viņi tādi mazāk kustīgi ir. Ja mēs paskatāmies pret gaismu, ir daudz kukaiņu, bet sīki. Galvenokārt mušas. Tās ir visticamāk no augsnes viņas nāk. Var sakot, sīku mušu mākonīci. Tai pļautajā zālē jau mēs neredzam lielos kukaiņus. Nu, reku viens sisanīts maziņš ir jauns vēl. Kāds mazs zirneklītis ir. Viss sastāv no sīkumiem. Un tā kā te tuvumā ir Daugava, tad ir arī ūdenī mītošie kukaiņi. 3 ļodi, piemēram. Kopumā ir daudz, bet ir sīki. Ja? Un te pietrūkst tādu raksturīgu pļavas apdzīvotāju kā blakšu. Tipiskie ir blaktes, taisspārņi, sienāžu siseņi, vaboles un ļoti dažādas mušas. Plevspārņiem, ja ir ziedi, tad, protams, tur ir bites un jātnieciņi un daudz citi ir. Un vēl jārēķina, ka šitai pļavā varbūt tikai pārsimt sugu ir, un tādā dabiskā pļavā tur ir ap 1000 ir katrā pļavā. Gan tie, kas ir lakstaugu stāvā, gan arī tie, kas dzīvo augsnē. Tā, ka tur uzreiz liela tā sugu bagātība ir. Un tagad es paņemšu ziedošā pļavā. Bite man iedzēla. Tātad mums ir medus bite, ja? Viņa ir putekšņus salasījusi. Tagad kārto sev spārnus kājas. Nemaz negrib lidot prom. Tā, ja paskatās pret gaismu, tad mums ieķerusies kamenē ir sisenīši. Nu, te ir no siseņiem, es tāds skatos, 3 sugas ir. Viens otrs lapgrauzes, sīkās mušas, tās jau 1-2 aizlido. Kaut kāda blakts atkal, vabolītes, un tad visādi sīkumi atkal pilns ir. Un šeit ir arī ūdens kukaiņi, jo blakus ir Daugava. Ja, ko jātnieciņš mums ir, tad jātnieciņam nepieciešams ziedi ir. Viņam kāpari parazitē citos kukaiņos, bet pieaugušiem vajag ziedi. Viena maza bitīte, kāda no vientuļajām bitēm. Zirnekļi, protams, arī ir tāda dabiska pļavu faunas sastāvdaļa. Apteksnēšana, tas ir interesants veids, kā sadarbojas kukaiņi ar augiem. Augi atkarīgi no apteksnēšanas un daudz kukaiņi atkarīgi no nektāru un ziedpatekšņiem. Un tā augi upurē daļu no savas miesas kukaiņiem, ja? Un par to viņas iegūst apteksnēšanu, var nobriedināt sēklas. Tad tas process ir sarežģīts. Un ja mēs, piemēram, nopļaujam zālāju, parasti tikai attālā parādās kaut kādi ziedi. Tas nozīmē, ka mēs atņemam apteksnētājiem barību un augu sugu sastāvs vienkāršojas, jo nevar saražot pietiekošas sēklas. Un tātad, jo lielāka ziedoša augu bagātība, jo vairāk apteksnētāju, un respektīvi tā pļava ir bagātāka ar sugām. Šeit kā reiz man viens tauriņš. Viens baltenīts man ir. Viņus droši šādi te maigi var turēt rokās, jo tas viņam lidošanai vēlāk netraucēja. Viena no balteņu sugām ir, kuri dzīvo uz krustziežiem. Ja mums te ir krustzieži ir, tad visticamāk viņš jau kaut kur sadējis olas. Kukaiņi jau ir tādi kā ainavas indikātori. Jo daudzveidīgāk ainava, jo
daudzveidīgā kukaiņa.